Labs jautājums. Vajag atcerēties visu savu dzīvi. Es biju spēlētājs, es biju komandas galvenais treneris, kluba direktors. Pēdējos gadus, gandrīz 12 gadus es strādāju federācijā, un pēdējos 4 gadus es biju valdes loceklis, kurš atbildēja par stadionu un infrastruktūras attīstību. Pat grūti tad pateikt. Man liekas, ka man bija tā laime dzīvot futbolā, teiksim, visus viņu tādus galvenus virzienus. Tas ir liela laime, tāpēc man liekas, ka pieredze man ir liela. Principā, manuprāt, tie ir 3. Pirmais, ka tomēr futbols, tas ir tomēr spēle. Spēle vienmēr vajag vinnēt. Tāpēc, manuprāt, galvenais tas ir tomēr to konkurētspējīgu futbolistu sagatavošana. Tad mēs varēsim vinnēt jebkurā līmenī. Nacionālas jaunatnes, tas ir viens. Futbolistam kaut kur jāgatavojas un kaut kur jāspēlē. Tas nozīmē infrastruktūra, atkal visus lielas virzienas, tas gan treniņu laukumi, gan laikam mūsu reģionāli stadioni, un laikam galvenais stadions, pa kuru tagad ir strīdi, viņam arī jābūt. Tas ir 2. Un 3. laikam tā sociāla, teiksim, daļa no visa tā. Futbols ir spēle, viena spēle, 2 skatis, 3 tiesāšana. Tas ir savdabīga dzīve, kuru arī vajag attīstīt visu pilnu. Skatītiem jābūt erti, tiesniešam jābūt kvalificētam, un futbolistam es teicu. Ja es skatos savu iepriekšējo programmu, kura bija pieņemta 2010. gada, šobrīd mums jau ir 16. Gandrīz kā visu mēs panākam. Izņemot pagaidām nav stadions uzbūvēts, bet es ceru, ka mēs viņu sāksim būvēt. Tas ir viens. Un ja tur tomēr galvenie mērķi bija, tas ir laukumi ar mākslīgu segumu un principā viņi pārvēršas jau pa mini stadioniem. Tad laikam nākušas 4 posmas federācija un šai komitejai jāvērš lielāku uzmanību halli. Tas ir viens. Visu esošu stadionu pilnveidošana, tas ir 2, un nevar apstādināt to programmu, to, ko mēs saucam pa mini pīčam, kopā ar pašvaldībiem, ko mēs būvējam pie skolu. Tāpēc, ka principā tas laikam viens no veiksmīgiem projektiem. Šobrīd Latvija ir vairāk pa 70 tādi laukumi, dažādi izmeri, bet tā kā, teica pat pašvaldības policisti, ja laukums ir pilns, tas nozīmē tikai vienu. Visi ir šeit. Ja ne, tad viņam jāskatās, kur viņi ir citur. Так что es domāju, ka tāpēc ņemot vērā to, ko ir uzrakstīts mana programma, galvenais moments, lai pēc 4 gadiem mums būtu halli, mums būtu vēl daži multifunkcionāli laukumi 2, un 3. tie esošie stadioni, viņam tomēr jābūt pilnveidotiem. Laikam tas ir tā, atbildēšu tāpat kā uz pirmo jautājumu. Tas laikam mana dzīvē, es visu dzīvi jau no bērnības, kad es 9 gadus atpakaļ iestojos futbola skolu, tad līdz šim brīdim es esmu futbola, nevar nemīlēt savu dzīvi.